Dievs kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Lasījums Ieskristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētājs Lukās. Gods Dievam! Kad pienāca laiks, Jēzus un kopā ar viņu apustuļi ieņemā vietas pie galda, un viņš tiem sacīja: Es ilgojos šo Pasku ēst kopā ar jums, pirms nekā es ciešu. Es jums saku, es to vairs neēdīšu, kamēr tā piepildīsies Dieva valstība. Un paņēmis biķeri, viņš pateicas un sacīja: Ņemiet to un izdaliet savā starpā. Jo es jums saku, no šī laika es vairs nezeršu no vina koka augļa, līdz atnāks Dieva valstība. Pēc tam paņemis maizi, viņš pateicas un lauza, un deva viņiem sacīdams: Tā ir mana miesa, kas par jums tiek atdota. To dariet manai piemiņai. Tāpat pēc vakariņām viņš paņēma arī biķeri sacīdams: Šis biķeris ir jaunā derība manas asinīs, kas par jums tiek izlietas. Bet lūk, manā nodevēja roka reizē ar mani pie galda. Cilvēka dēls, protams, aiziet, kā tas ir noteikts, tomēr bēda tam cilvēkam, kurš viņu nodod. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Slava Kristu!
Dievs, kungs, lai ir ar jums. Lasījums Jēzus Kristus evangelijā, ko uzrakstīts svētais Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: palieciet mani un es jūsos, kā atvese nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīna koks, jūs atveses. Kas paliek mani un es viņa, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kas mani nepaliek, tas tiek izmests ārā, kā zars un nokals, un tos paņem un iemet uguni, un tie sadeg. Ja jūs paliksiet mani, un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans tēvs, ka jūs nesat bagatīgus augļus un kļūstat mani mācekļi. Ka mani ir mīlējis tēvs, tāpat arī es jūs esmu iemīlējis. Palieciet mana mīlestība. Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet mana mīlestība, tāpat, ka es pildīju sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestība. To es jums pateicu, lai mans prieks būtu jūsos, un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans baušlis,
lai jūs citu mīlētu, ka es jūs esmu iemīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darat to, ko es jums pavēlu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Amen.
Jēzus esi mums atklājis visvēto sakramentu par pieviļu savām ciešanām.